kontroversāls apgalvojums. Jēzus nenomira pie krusta ciešanu dēļ, bet viņš pats atdeva savu dzīvību un savu garu. Un Jēzus par to jau bija teicis, ka neviens nevar atņemt viņa dzīvību. Un Pilāts brīnījās par to, ka Jēzus tik ātri jau bija nomiris. Acīm redzot, šie noziedznieki, kas viņam bija līdzās piesist krustā, mocījās vēl ilgi, kad Jēzus jau bija miris. Kā gan es tik droši varu teikt šos vārdus? Pastīsimies, kā ir aprakstīts šis notikums dažādos evaņģēlijos. Mateja evaņģēlijā vispār nav minēts par kaut kādiem pēdējiem vārdiem, bet pārējos trijos ir. Un Marka evaņģēlijā ir rakstīts, ka Jēzus sauca, kliedz uz debesīm: Tēvs, Tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Kāpēc tu esi novērsies no manis? Lūkas evaņģēlijā savukārt ir aprakstīts, ka Jēzus teica: Tēvs, es tavās rokās nododu savu garu. Un Jāņa evaņģēlijā viņš saka, viss ir piepildīts. Un katrā evaņģēlijā ir kaut kāds savs vadmotīvs un kaut kāda galvenā tēma, kamdēļ arī nav aprakstīts pilnīgi viss, ko Jēzus mācīja, vai pilnīgi viss, ko Jēzus pateica pie krusta, bet katra no šīm frāzēm noteikti ir patiesa, pareiza, un viņš to arī teica. Viņš teica, viss ir piepildīts, jo visas Dieva prasības viņš bija piepildīts. Viņš nereiz negrēkoja, viņš vienmēr dzīvoja pilnīgā padevībā un paklausībā Dievam un viņa gribai līdz pat krusta nāvei. Viņš uzņēma mūsu grēku uz sevi, un tieši tamdēļ viņš varēja teikt, viss ir piepildīts. Šī misija, viņa mērķis, kamdēļ viņš atnāca šeit virs zemes, bija piepildīts. Viņam tagad vēl bija jāizdara pēdējais, jādod savs gars, tam kungam jāmirst un augšām jāceļās pēc 3 dienām. Viņš arī teica, tu esi no manis novērsies, un Tēvs tiešām novērsās no viņa, jo viņš kļuva par mūsu grēku, viņš uzņēmās mūsu grēku uz sevis, un Tēvs novērsās, lai viņš varētu pievērsties mums, kas mēs esam pazuduši savos grēkos. Un tāpat arī, kā dēls, viņš uzticēja Tēvam savu garu, un Tēvs to pieņēma. Lūk, Bībele mums atklāja, ka viņš izdevēs savu pēdējo elpu. Viņš pats atdeva savu dzīvību, viņš pats atdeva savu garu, uzticēja to Tēvam. Tāpat arī Bībele mums saka, ka Tēvs viņu augšām cēla, ka gars viņu augšām cēla un ka viņš pats uzcēlās no miroņiem. Lūk, trīsvienīgais Dievs un viņa spēks, viņa varenība, ka neviens cilvēks nevarēja viņu nogalināt, neviens cilvēks nevarēja atņemt viņa dzīvību. Viņš pats to atdeva, pēc tam viņš pats augšām ceļas, lai sagādātu glābšanu visiem tiem, kas tic uz viņu. Tāpēc es šodien aicinu tevi, tici šim varenajam Dievam, kas atklājies Kristu Jēzu un sagādās glābšanas ceļu arī tev. Tici, atgriezies no saviem grēkiem, tici uz evaņģēliju, tici uz Jēzu, tu un tavs nams, tad jūs būsiet glābti.